Jā, nākat. Pat pāri kalniem. Reiz ar krumgriezu paņem, citreiz ar šito, gandrīz tas pats, ja liela zāle, kas ar izskatu. Benzīns ietaupās. Nē, šitā jau prasās krumgriezu. Tā tā šitā mala. 3 māliņas, tas cits mala. Lūdzu. Paldies. Jo mums tavā siltumiņā vajadzēja. Jo mums tavā siltumiņā vajadzēja. Parādies tu saulīte 3 reizītes dieniņā. Parādies tu saulīte 3 reizītes dieniņā. Rītiņā pusdienā 3 reizi vakarā. Rītiņā pusdienā 3 reizi vakarā. Cēlies agri saules meitā, mazgā baltu liepas galdu. Cēlies agri saules meitā, mazgā baltu liepas galdu. Dod mums cilvēkiem mūsu sirdīs, tā starot uz citiem cilvēkiem, kā tu staro uz mums visiem, vienalga kādi arī mēs nebūtu. Mīļā saule, dod svētību mūsu zemei, mūsu cilvēkiem un mūsu darbiem. Dari tā, lai mūsu tauta, kas dzīvo šinī vietā Jaunpiebaldzēni, vienmēr varētu dzīvot savās mājās, stipri un laimīgi, un dari tā, lai mūsu zemē visiem cilvēkiem būtu darbs un lai mūsu cilvēki varētu dzīvot mājās. Un es domāju, ka šī diena, pirmais pasaules Piebaldzēnu salidojums, visā pasaules laikā, kad pasaulē ir sajauktas tādas vērtības kā ģimene, māja, garīgums, ka šī diena cilvēkiem ļaus Jaunpiebalgā ieraudzīt tās patiesās vērtības, kas ir mūžīgas. Tā ir māksla, izglītība, attiecības starp cilvēkiem, cilvēku sirds siltums, spēja piedot un spēja mīlēt vienam otru. Saulē deva savu meitiņu, pārdeviņi ezerī, pārlaidusi savu meitiņu, stāv malā ir raudādā, pārlaidusi savu meitiņu, stāv malā ir raudādā, pieejai divi dieva dēli, prasaulīte kam turot, pieejai divi dieva dēli, prasaulīte kam turot, žēl meitiņa, žēl puriņa, žēl ir zelta gredzentiņ, žēl meitiņa, žēl puriņa, žēl ir zelta gredzentiņ, saules meita sudrabota, zeltam zelta lapiņām, saules meita sudrabota, puriņ zelta lapiņām. Dieviņš bija, Dievs palika, Dievam gudrīs padomīņas. Dieviņš bija, Dievs palika, Dievam gudrīs padomīņas. Dievs kokiem bija
zemē sīku akmentī. Augstāk dziedāt cirulītis, aiz visiem putniņiem. Augstāk dziedāt cirulītis, aiz visiem putniņiem. Dievam gudris padomiņi. Tas nekas. Jūs internetā nepildījāt anketu neko par piebaldu, kas jūs pildīja? Eita tausiet! Visiem jau bija rakstīts. Nē, tad ir 5 lati, tad būs to amatu. Cik tas? 2,50. Tas nav pusbūtis. Un izrāda kilos. Jā. Bet mašķinīt vairāk, bet tā tam nāc lūdzu. Visu labu. Tā, kreisais kondensātors. Ko mēs noteikti atrast? Labdien! Super! Vadītāji, kurā brīdī parādās? Šito baltu ieliksim arī iekšā pie 4. apstākļa. 4. To materiālu, to faktūru. Tas ir, ko tu gribi? Gradzens procesā. Šitie 2 spētoni sudara par 7. Lūdzu. Kavējam aizvest. Kādi jums? Jā. Zelts. Kur tek mūsu gauja ar atvariem saujā. Gauja, tu esi mana, visskaistākā upe no Latju klana. Gauja, pie tevis ved mana sirds un dvēsele, jo tavos krastos ir mana dzimtene. Šeit ir Piebalga, mana skola un bērnība, šeit mīt mani prieki un bēdas, svaigi lietajā asfaltā atstātās pēdas. Par šo vietu man ir daudz skaistu atmiņu, un es mīlu savu tēvu zemi, Latviju. Ai, tu mana tēvu zeme, tavu lielu graznumiņ, ai, tu mana tēvu zeme, tavu lielu graznumiņ. Tāpēc mēs uzklausīdami Dieva vārdu un lūgdami vēlamies nodot šo karogu un tos, kas tam sekos viņa svētībai un sargāšanai. Jēzus saka šādus vārdus. Jūs zināt, ka tie, ko pār tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, viņu lielie kungi tām dara pāri, bet lai jūsu starpā tā nav.
Bet, ja kāds no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Bet, ja kāds grib starp jums būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Šis novads, šis jaunpiebalgas novads, ka mēs to tā apzināmies, ir Dieva dāvana virs zemes. Un tā ir dāvana ļaudīm, kuri šeit dzīvo, kuri šeit iegriežas, kuri šeit viesojas, kuri šeit jūtas labi. Un ļaudis, kuri šeit dzīvo, ir Dieva aicināti tieši šajā vietā un tieši šajā laika nogrieznī. Tie esam mēs, kas mēs esam šodien šeit. Cilvēcīgi ir ļoti saprotama tāda vēlme, ka mēs arvien gribam sagādāt sev lielāku godu un atziņu, un tomēr, kā Kristus saka, ka mēs ieraugam Dieva līdzību otrā cilvēkā, kurš mums ir blakus. Lūksim. Dievs, mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi uzturējis, un ka Tu arī esi mūsu novadus svētījis ar Tavu gādību, un mēs Tev lūdzam, ka Tu svētī un apgaismo mūs ar savu svēto gāru, ka Tu sargi un vadi, un ļauj, ka varam dzīvot mierā, sadraudzībā, saticībā, pieaugdam ticībā un mīlestībā uz Tevi un viens uz otru. To lūdzam Tev, Dievs, caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Tad mēs iesvētu šo karogu Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā un pavēlu visu, kas zem tā ies, Dieva žēlastībai un svētībai. Amen. Paldies. Es pazinu, kurā bija mana māsiņa no Tallianas. Es pazinu, kurā bija mana māsiņa. Rai, 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 ridi, ridi, rai, 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 ridi, ridi, kurā bija mana māsiņ. Rai, 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 ridi, ridi, rai, 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 ridi, ridi, kurā bija mana māsiņ. No zibalta vilainīte, no mircelta vainadziņš. No zibalta vilainīte, no mircelta vainadziņš. Rai, 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 ridi, ridi, rai, 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 ridi, ridi, no mircelta vainadziņš. Rai, 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 ridi, ridi, rai, 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 ridi, ridi, no mircelta vainadziņš. Vilksim košu zelta jostu apkārt savu Tēvu zem. Vilksim košu zelta jostu apkārt savu Tēvu zem. Rai, 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 ridi, ridi, rai, 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 ridi, ridi, apkārt savu Tēvu zem. Lai dēls aug stiprs un vesels, kā Latvijas ozoli. Veicam Elzu Biti, kura sasniegusi viscienījamāko vecumu, gandrīz 100. Vēlam būt laimīgai vēl daudzus, daudzus gadus. Nu tad esat stipri, strādīgi, tikpat ilgi dzīvojat kā es. Esmu priecīgs jūs sveikt visus Jaunpiebalgā. Jaunpiebalgas novadā visos laikos dzīvojuši un dzīvo stipri ļaudis, kuri zina rupmaizes garšu, kas audzēta Piebalgas pakalnos. Arī šodien Jaunpiebalgā strādā, dzied, dejo un mācās, godā tur tās vērtības,
kuras esam turējuši cieņā no paudzes paudzē. Izbaudīsim šodien kopības izjūtu un atkal redzēšanās prieku. Nu jau 3. gadu dzīvojam vienā novadā ar zosēniešiem. Kā redzat, Ģerbonī 2 stipras spēka zīmes, kas simboliski rāda abu pagastu vienotību, ko iezīmējas mūsu novadnieks, mākslinieks Laimonis Šembergs. Paldies, Laimon, par to darbu, ko tu esi ieguldījis priekš Jaunpiebalgas novada. Visu jaunpiebaldzēnu vārdā. Paldies vēlreiz. Un šodien ir ļoti piemērots brīdis tieši karoga pacelšanai, kur arī pamatā ir šis ģerbonis, jo varbūt, ka karogs ir viens no pašiem būtiskākajiem un emocionālākajiem simboliem, un īpaši tādā brīdī, ko laikam Dievs mums šodien gādājis, jo karogs savu emocionalitāti iznes tieši plīvojot. Un zem šī plīvojošā karoga pasaulē ir gājušas cīņās un uzvaras guvušas ļoti daudzas tautas, un karogs ļoti daudziem ir svēts, varbūt pat svētākais simbols. Dvēseles mīlestībā gribas jūs visiem vēlēt, lai tā saules pielījušie diena, kas šodien mirst pa Jaunpiebalgu, paliek uz 5 gadiem atkal jūsu dvēselēs no viena gala līdz otram, jo šādi svēki, kā sacīt, Jaunpiebaldzēnam ir jāpatur ik pa 5 gadiem. Tad ir satikšanās prieks, tas saknes tiekas ar atvasēm. Grāmata no Viņķu kalna līdz Skrāģu krogam. Un šis nosaukums ienāca prātā kādā pilnmēnes naktī, agrā rīta stundā, kad miegs ir jau aizbeidzis. Un domas varbūt raisās spēcīgāk. Paldies gribu šodien pateikt grāmatas veidošanas komandai. Un mazliet varbūt par priekšvēsturi. Sākās pavisam nejauši ar kāda vidusskolēna zinātniski pētniecisko darbu. Un tāpēc kā pirmo šodien es gribu izsaukt Krišu Spalviņu. Kriš nāc šurpu, jo viss sākās mums ar notikumu kroniku, ar nelielu apkopojumu par 3. atmodas laiku, ja tu atceries. Un tad Krišs sāka meklēt un meklēt šos notikumus vairāk un vairāk, pierakstīt, precizēt, un tad mēs abi sākām strādāt. Cik skaisti! Es tev nopirkšu. Ko? Nē, bet es arī sev. Tu esi
esi galvenā tirgotāja? Jā, jā. Lai no citām. Un kaut ko vēl raksti. Tā. Un tagad ņem, ja, un šitam te sabaksti. Izliec kādus tu gribi, zirgnīšus varbūt. Ko? Ko šito liekam kurā pusē? Te? Ko? Te? Es vēl nelietoju, vai jau daudz jau mājās. Oliņi. Fia, kungam dien, smukke, 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 smukke meitrinja, kungam dien, harapunigen skal, harapunigen skal, Karīnes, neiet. Tagad, cik maksā viena? Cik maksā viena? 4? Un man bija šitais internātu pārnesa tur, kur Vāliņš dzīvoja. Ozoliņos. Ne, Vāliņš tur nedzīvoja. Vien dzīvoja, gan pirms izsūtīšanas, un pēc izsūtīšanas arī jau brīdi skolotāji dans, bet... Skapīši tur durvis nebija, kur otrā cilvēkam bija skapīgi nodalīts, kur nekam savu ēdienu. Visai nedēļai. Laikā Krišjāns te mums virpoču mācīja. Jā, un tad bija vienu brīdi bija gan darbnīcas, jā, meitenēm bija jāgūt. Mums bija katram savs skapīts. Katram bija savs skapīts, kur bija ēdiens. Kas nu bija palicis, tai sestdienas rītā. Tur nekas vairs nebija sestdienas, jā, Pati viņu nesatiku. Es viņu pati nesatiku. Tā ir mana sūdīta gulmā. Tikko piesakties, mēs kolēģis, es 3 gados vienu Rildīgu arī labākie skolotāji bijām. Projekts jau nekādi materiāli baznīcā nav nekur saglabājušies projektēšanas materiāli, nekādi, ne no 20. gadiem, ne no 1870. gada. Tā kā mums ir vesela liela manta, faktiski jaunas baznīcas projekts, tā varētu teikt, jau uzmērības, jā.
Jā, un tur arī ir pastīgums darbs. Tā kā tas ir vienkārši nepieciešams ar kaut ko remontēt, ar kaut kāds stāvus taisīt, un vispār, tas ir viegli uzsākt. Tur jau rekomendācijas bija, kaut ko viņš ir jāapstrādā regulāri, un, teiksim, tas ir arī rūpes mums jāapkārt. Nākos ir vājas un sarūsējuši, un te dēļ būs tā sakot, tikām tiek skaidrības apmēram, kas ir kas, kā. Tiešām ļoti ārkārtīgi liela cieņa, balstamies un balstīsimies tālāk. Nu, tas ir droši vien televīzijā redzētais un vidū, kurš tur tādā baltā jakā stāv Pēters Salēns, kas ir miljardieris, kurš ir Alfa Bankas prezidents Maskavā, Krievijā, un viņi ir, kas saka, vēstās, mūsu valodā, Firmajā AIG, Japoniskās izpētes grupa, un viņi pirmdien mums atdos to izpēti, kur viņi katrai katram sienas fragmentam dos to izpēti, kas tur ir bijis, kāds slāņi un kādus viņi, teiksim, iesaka kā restaurātori, uz kuriem periodiem mēs varētu restaurēt. Patiesībā tās altāra sienas izpēta arī noteiks tad visas baznīcas iekšienu krāsojumu. Oh
cienījamie mūžam jaunie pedagogi, labvakar, cienījamie mūžam jaunie absolventi. Pedagogi, es saprotu, ir tā, ka ir iestādījuši savus kociņus, Bērzus, Liepas, Ozolas. Visu cieņu un to tradīciju tāpat turpināt. Un skatoties uz šo jauko absolventu un pedagogu pūli, man arī mazliet sirsniņā ir atmiņā sava skola, bet novēlu jums šo 75 gadu absolventis izlaidumus nosvinēt, pārunāt atmiņas, ko jūs esat bērnībā darījuši, kur pīpējuši varbūt, kur vēl kaut ko un vēl kaut ko. Paldies! Un tagad es gribu dot vārdu izglītības ministram Rolandam Brokam. Lūdzu. Es šovakar Jaunpiebalgas vidusskolas direktorei gribētu pasniegt Latvijas Republikas ministra kabineta atzinības rakstu Ullai Loginai par pašaizliedzību un panākumiem strādājot Latvijas valsts un tautas labā. Paldies, skolotāji! Un, protams, paldies kolektīvam, jo direktors jau viens pats neko nevar izdarīt. Paldies skolotājiem, darbiniekiem, skolēniem un visiem, kas mūs ir atbalstījis. Mēs mīļi un diži sveicam un sakam paldies saviem skolotājiem, gan tiem, kas ir jau aiz mākoņu maliņas, un tur viņu, diemžēl, ir vairāk kā šeit kopā ar mums, un, protams, visiem nav bijis nemaz iespējams vēl te nokļūt. Bet tie, kas nu ir šeit, no mums tiek mīļi, jo mīļi sveikti, bučoti un citādi apmīļoti. Un viņu vidū mēs arī gribam sveikt mūsu pēdējā audzinātāja Bārdiņa dzīvesbiedri Valentīnu pateicībā par tām rūpēm un mīlestību, ko viņa veltīja mūsu audzinātājam viņa grūtajās dzīves dienās. To ziedus mēs pasniegsim, tā kā esam no estrādes. Bet tagad direktorei es gribu pasniegt no mūsu izlaiduma. Mēs šodien esam ieradušies pavisam 21 pēc 50 gadiem. Tas ir. Lai jūs visi mums turētos līdzi. Un mēs te rakstam tā. Mūsu Jaunpiebalgas vidusskolai 65 gadu jubilejā. Kāri pusgadsimtu ilgi no atmiņu biķera dzeram mēs visi, bet iztukšot nevaram, nespējam to. Tik daudz tajā sakrājies saliņis visa, no jaunības saules, salduma un trakuma īsta. Mēs bijām forši, mēs esam vēl foršāki, mēs esam lieliski, mēs bijām darbīgi, mēs esam vēl darbīgāki, mēs bijām ārkārtīgi skaļi un dažreiz salidojumos esam vēl skaļāki. Mēs esam tik dažādi, jo mēs esam. Es biju visīsākā, un Laimis bija visgarākais, un mēs fiskultūrā stāvējām blakus, tāpat kā tagad. Un šo lielo podu var panest tikai Laimis, tāpēc mēs viņam to uzticējām. Runāt piespieda man, tāpēc viņam saka paldies. Un mēs šo lielo podu piepildām ar savu prieku, ar veiksmi, ar darbu,
ar ļoti lielu mīļumu pret savu skolu, kas nācis no Pikurs skolas ar Pikurs skolas mīļumu, kas nācis no Zosēniem ar Zosēnas skolas mīļumu, kas nācis no Drustiem ar Drustu skolas mīļumu. Bet visi mēs esam gājuši noslēgumā caur Jaunpiebalgas vidusskolu, visu labāko skolu. Mēs zinām, kas tu esi. Tu esi Liene no 53. vidusskolas izlaiduma. Arī tu te mācījies. Interesanti gan. Kā jūs to visu zināt? Stāstiet ātri. Mēs esam skolas gariņi. Arī te tādi dzīvo. Un ko tad jūs darat šeit? Ko jūs vēl zināt? Mēs zinām, ka šodien ir pasaules jaunpiebaldzēnu salidojums. Mēs zinām, ka šodien vidusskolai paliek 65 gadi. Kā jūs to visu zināt? Bet vai jūs zinājāt, ka šī skola ir kā šūpulis ļoti daudziem gudriem, čakliem, strādīgiem un sabiedrībā cienītiem cilvēkiem? Jā, re, tur jau viņi ir. Kur? Re, tur jau viņi ir. Viņi visi? Jā. Visas upes klusu tecei, gauja klusu netecei. Visas upes klusu tecei, gauja klusu netecei. Gauja tecei skana gama sidra vīnu sijaga. Gauja tecei skana gama sidra vīnu sijaga. Sudrabs tecei teca, gāmis tāds pa virsu līdināj. Sudrabs tecei teca, gāmis tāds pa virsu Ai, gaujiņa, tavu krasnu mīlumi. Ai, gaujiņa, tavu krasnu mīlumi. Visa kārtīja, kas lieta vidu saule rītināj. Visa kārtīja, kas lieta vidu saule rītināj. Galiņš sauliegliem sāk pēties, Zaķīšu un māte savus bērnus var pēties. Čiņu, pačiņu, austiņā, modrini, sadzedētā. Pačiņu, austiņā, modrini, sadinētā. Pačiņu, austiņā, dāviņi, saredzētā. Pačiņu, austiņā, dāviņi, saredzētā. Gājiņā,
kas gan tur miglākojas. To vajag zināt, to vajag just. paņemtu koplānu, pēc tam atnāktu droši vien. Mēģinātu no augšas skatīt, kāpēc ir.
pusē no Šupolēm ir pašas dīķa malas. Tur laiva. Āti, kurš tev ielika laivā? Ja ugunsdzēsējs dedzina, kas var degt?